Tas tiešām ir diezgan interesants un garš stāsts, bet centīšos to saīsināt. Es sāku strādāt kopā ar cilvēkiem, kuriem bija uzņēmējdarbības intereses Ventspilī pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā. Vairāki akcionāri uzaicināja mani palīdzēt viņiem izveidot starptautiskas kontrolu akciju sabiedrības. Kopumā var teikt, ka ilgu laiku es biju saistīts vienīgi ar kontrolu akciju sabiedrībām, kurām bija līdzdalības tiesības un kuras bija veikušas ieguldījums Ventspils ostā. Šis stāvoklis mainījās ap 2005. un 2006. gadu. 2005. un 2006. gadā sākās dažas problēmas starp dažādām akcionāru grupām. Tām bija grūtības panākt savstarpēju vienošanos. Tad mani uzaicināja kļūt par akciju sabiedrības Ventbunkers padomes priekšsēdētāju. Šī akciju sabiedrība ir lielākā un nozīmīgākā Ventspils naftas tranzīta biznesa kontrolu akciju sabiedrība un operatore. Toreiz 100% akcionāru, visi akcionāri, uzaicināja mani rīkoties kā galvenajai neitrālajai personai, kura palīdz pieņemt lēmumus gadījumos, kad pastāv dažādas grupas ar vienādu juridisko spēku. Rodoties grūtībām, man vajadzēja novērtēt situāciju no uzņēmējdarbības viedokļa un palīdzēt viņiem pieņemt lēmumus. Kad es kļuvu par Ventbunkera padomes priekšsēdētāju, mana loma mainījās, un es, protams, iegūtu dziļāku ieskatu ikdienas darbībā. Pirms tam es biju saistīts galvenokārt ar ieguldījumiem un akcionāru interešu aspektiem.